Ja jūs gribat būt veiksmīgs, meklējiet veiksmīgus cilvēkus. Nemeklējiet sliņķus, nemeklējiet muļķus, nemeklējiet digdiņus, kas neko negrib darīt. Jo ir tādi, kas it kā talantīgi, bet viņš slinks, viņš negrib neko darīt. Jā. Jums vienmēr ir jāmeklē iespēja būt starp labākiem, gudrākiem, stiprākiem. Spēlēsiet futbolu ar bērniem, kas ir mazāk par jums un spēlē sliktāk, neko neiemācīsieties. Spēlēsiet ar stiprākiem, ka jūs pie bumbas netiekat klāt, bet skraidīsiet pa to laukumu, kamēr beigās jūs pie bumbas tiksiet un iemācīsieties kaut ko. Tāds ir princips biznesā. Pieredze. Darbs. Un kā jau es teicu, pats labākais, ja tas, ko jūs darat, tas jums iepatīkās. Un kā es saku, uzņēmuma dibināšana, tagad daudz bija jautājumā, birokrātija. Tas ir pēc tam. Pirmais ir jāsaprot vispār, ko jūs varat darīt, kur jūs varat nopelnīt. Un tad, kad ir šī ideja, produkts, kuru jūs esat izdomājis, tad fantastiski.